After such an inspiring moment, let's go back. Pēc tik iedvesmojoša brīža atgriezamies pie darba, pie pēdējās paneļa diskusijas. Reģionālā pieeja tuberkulozes un multirezistencās tuberkulozes apkarošanai. Gribēju aicināt mūsu paneļa diskusijas vadītājus Džonu Rajana kungu no Eiropas komisijas Veselības un pārtikas drošības ģenerāldirektorāta un doktoru Masudu Daru no PVO Eiropas reģionālā biroja tuberkulozes un multirezistentās un īpaši rezistentās tuberkulozes kontrolas programmas vadītāju. Labdien, kolēģi! Pirms uzsāksim šo sesiju, gribēju aicināt paneļdiskusijas dalībniekus nākt uz skatuves, tātad reģionālās direktoras kundze un abi veselības ministri lūdzu no Armēnijas un Lietuvas. So I'm Masud Dara, Senior Advisor. Esmu Masuds Dara, PVO Eiropas reģionālā biroja vecākais konsultants Briselē. Un esmu pagodināts kopā ar Rajana kungu vadīt šo sesiju. Nu pat dzirdēju no Vairas kundzes par sapņiem bez robežām. Manuprāt, tas ļoti labi sasaistāts ar sadaļu, kas būs veltīta sadarbībai. Pēdējo 2 dienu laikā mēs esam runājuši par dažādiem elementiem, finansēšanu, īpaši apdraudētajām grupām un citiem jautājumiem. Un šajā sesijā gribētu zināt, kāda varētu būt pārobežu sadarbības mehānismi. Un šeit es runāju ne tikai par migrantiem. Protams, tas ir svarīgs aspekts. Daudz no mums ir ceļojuši un strādājuši ārzemēs. Piemēram, es pats. Esmu strādājis Kazahstānā, Uzbekistānā vairākus gadus, arī Kosovā, Moskavā, Kopenhāgenā. Un visgrūtākā daļa bija tad, kad es strādāju Hāgā, bet dzīvoju Beļģijā, tātad šķērsoju robežu gandrīz katru dienu. Eiropas Savienībā cilvēki arī šķērso robežas, un tad ir jautājums, vai viņiem ir pietiekoši piekļuve veselības aprūpei, vai esošie mehānismi ir pietiekoši, vai tos var uzlabot, un kādi pasākumi ir jāveic. Gribēju arī aicināt Džonu varbūt pateikt kādus ievadvārdus, un tad mēs varētu turpināt ar mūsu darbu. Labdien, ministri, kolēģi, dāmas un kungi! Esmu patiešām pagodināts būt šeit un teikšu varbūt dažus vārdus Eiropas komisijas vārdā. Pirms sākam diskusiju, es gribēju piedāvāt dažus komentārus. Pirmkārt, lai izskaustu tuberkulozi līdz 50. gadam, manuprāt, pārobežu aspekti dažādos līmeņos būtu ļoti svarīgi. Eiropas Savienība 2013. gadā pieņēma juridiski saistošu lēmumu saistībā ar pārrobežu veselības apdraudējumiem, kas integrē un uzlabo esošo Eiropas juridisko pamatu. Tas ļāva Eiropas Savienībai labāk novērst un risināt dažāda veida nopietnus pārobežu draudus un ārkārtas situācijas, piemēram, bioloģiskos, ķemiskos, vides un nezināmas izcelsmes apdraudējumus. Papildus esošajai uzraudzības sistēmai šis lēmums ļauj arī uzlabot profilakses brīdinājumu sistēmas un reaģēšanas koordināciju Eiropas līmenī. Un šis lēmums, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kas būtu jāmina, ka tas ir harmonizēts ar starptautiskajiem veselības
likumdošanas aktiem. Veselības komiteja pēdējo mēnešu laikā, kas koordinē tātad šo darbu Eiropas Savienībā, gandrīz katru dienu ir tikusies, lai koordinētu darbu pie ebolas vīrusa uzliesmojuma Āfrikā. Tātad šāda iespēja mums ir, un to var uzreiz iedarbināt, ja mums rodas šādi nopietni pārobežu draudi. Šis lēmums arī nodrošina juridisko pamatu kopējam iepirkumam, dažāda veida medicīniskiem pasākumiem, piemēram, vakcīnām, zālēm un diagnostikas materiāliem. Pašlaik mēs strādājam pie pirmā šāda iepirkuma personas aizsardzības līdzekļiem, ko varētu izmantot hemorāģiskā drudža uzliesmojuma gadījumos. Šie juridiskie instrumenti, kas ir saistīti ar starptautiskajiem likumdošanas aktiem, papildina Eiropas Savienības kopējās politikas. Piemēram, Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs ir izstrādājis HIV un tuberkulozes rīcības plānu. Abi šie dokumenti pašlaik tiek pārskatīti Eiropas komisijā, lai sagatavotu jaunu politiku satvaru tuvākajiem gadiem. Runājot par globālo līmeni, protams, mums ir tādas iniciatīvas kā globālais veselības drošības plāns, ko pagājušo gadu piedāvāja Amerika un atbalstīja arī Eiropas reģions, īpaši Somija. Mēs sadarbojamies ar partneriem šā plāna ietveros, lai redzētu, kā varētu risināt nopietnus pārobežu draudus veselībai. Protams, ka šeit cieši sadarbojamies arī ar PVO. Gribēju pievērst arī uzmanību tam, ko minēju vakar, tātad izpētes programmas Eiropas Savienībā, kuras ietvaros mēs investējam lielas līdzekļus jaunos produktos, jaunos farmaceitiskos produktos, īpaši koncentrējoties uz infekciozām slimībām. Mums arī ir veselības programmas, kas pievēršās 28 dalībvalstīm, un vakar noteikti seminārā jūs redzējāt, ka šai programmai ir konkrēti rezultāti. Tomēr būtu arī jāatceras, ka daudzas lietas, kas ir saistītas ar tuberkulozes kontroli un apkarošanu, nav tikai saistītas ar globālo pārobežu aspektu, tām varbūt arī ir daudz lokālāks raksturs. Eiropas Savienībā 70% no visiem jauniem tuberkulozes gadījumiem ir vietējas izcelsmes. Tas nozīmē, ka ir jāstiprina, jāuzlabo vietējā, reģionālā un nacionālā reaģēšanas spēja. Ir arī gadījumi, kur valstīs, kur ir zema saslimstība, ir ārvalstu izcelsmes jaunie gadījumi. Tas nozīmē, ka jāstrādā ar dažādām ievainojumām grupām, piemēram, cietumnieki, narkotiku lietotāji un tam līdzīgi. Un kopā ar Eiropas slimību profilakses un kontrolas centru un PVO un Eiropas padomi, Eiropas Savienība pavisam drīz piedāvās jaunu aktivitāti veselības stāvoklim cietumos, jo šīs kopienas ir pavisam grūti sasniegt. Lai nodrošinātu, ka tiek gūti panākumi cīņā ar tuberkulozi un panāktu tuberkulozes izskaušanu līdz 2050. gadam, šie aspekti ir jāskata kopumā un valstīm jānodrošina visaptvaroša pieeja, ņemot vērā arī sociālos un citus politiku aspektus. Tagad gribēju iepazīstināt ar mūsu pirmo paneļa diskusijas dalībnieci, doktoru Zuzanu Jakabu, PVO Eiropas reģionālā biroja direktori. Paldies, Džon, dāmas un kungi. Pirmkārt, gribēju vēlreiz uzsvērt, ka, ja mēs runājam par tuberkulozes profilaksi un kontroli, ir panākti labi rezultāti. Mēs samazinam saslimstību par 4,5%. Arī attiecībā uz citām tuberkulozes formām, bet tas nav pietiekoši, lai izskaustu tuberkulozi mūsu dzīves laikā Eiropā. Un tas ir mūsu mērķis, un mums ir jāturpina pie tā strādāt, jo mēs vēlamies nodot saviem bērniem tādu Eiropu, kur tuberkulozes nav. Pēdējo, varbūt 10 gadu laikā, kopš starptautisko veselības regulējuma aktu pieņemšanas, ļoti daudz, kas ir noticis Eiropas reģionā, lai uzlabotu kapacitāti darbam ar šādām
problēmām un aspektiem, bet jāsaka, viss darbs vēl nav izdarīts, un ebolas uzliesmojums mums atgādināja, ka ir jādara vairāk un labāk visās dalību valstīs. Neskatoties uz to, ka Eiropa no visiem reģioniem ir viena no visgatavākajām šāda veida uzliesmojumiem, tomēr darbs ir jāturpina, jo zinām trūkumi vēl ir. Un strādājot kopā ar Eiropas komisiju, mēs jau esam atklājuši vairākus šādus trūkumus. Mums ir jāpārvērtē tas, kā tiek ieviestas esošās prasības nacionālajās valstīs, jo tika aicināts PVO ieviest jaunu izvērtēšanas sistēmu, kas nebalstās tikai uz pašvērtējumu. Un, kad es šeit runāju par pamatkapacitāti, tas iekļauj arī starpsektorālo sadarbību, kas ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu mūsu mērķu sasniegšanu tuberkulozes kontrolē. Pēdējo gadu laikā esam darījuši daudz, lai uzlabotu pārobežu sadarbību Eiropā. Tika izveidota tāda minimāla pakotne Volhēzes iniciatīvas ietvaros migrantiem, jo tika atzīts, ka tas ir svarīgs aspekts, lai risinātu tuberkulozes problēmas Eiropā. Un tieši tāpēc pēdējo gadu laikā reģionālajā komitejā migrācija un sabiedrības veselība būs viens no tehniskajiem jautājumiem. Es ceru, ka nākošajā gadā es spēšu to atkal iekļaut kā vienu no formālajiem jautājumiem darba kārtībā. Bez tam mēs esam izveidojuši arī labas saiknes starp veselības iestādēm un praktizējušiem ārstiem. Izveidojuši e-konsorciju, lai nodrošinātu, ka, ja rodas kādi sarežģīti tuberkulozes gadījumi, viņi varētu viens ar otru konsultēties. Šīs iniciatīvas ir laba prakse, un mums būtu jāturpina pie tām strādāt. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums būtu atbalstošas politikas. Tādas politikas, kā piemēram 2020 politika, kas veicina uz valdībām, uz visu sabiedrību, veicinātu pieeju izmantošanu, jo sabiedrība šeit ir atslēgas vārds. Un šajā kontekstā mums ir jāveido īpašas tuberkulozes politikas. Viena svarīga attīstības joma būs NTB stratēģija, kuru cerams pieņems līdz Pasaules veselības asamblejai šajā gadā, un cerams, ka tad varēsim strādāt arī pie Eiropas rīcības plāna, kas ir mācījies no iepriekšējā darbības plāna rezultātiem. Tas, protams, ir ļoti svarīgi. Mums arī ir jāsaskaņo tuberkulozes kontroles aktivitātes ar veselības aprūpes sistēmas uzlabošanas aktivitātēm, jo, ja mēs vēlamies panākt rezultātus, mums ir jāpāriet no stacionārās aprūpes uz ambulatoru aprūpi, un tam līdzīgi mums ir jānodrošina, piemēram, universāla veselības apdrošināšana un tā tālāk. Tam ir nepieciešama politiska apņemšanās. Eiropas reģionā, manuprāt, partnerība ar partneriem ir patiešām laba, piemēram, ar Eiropas Savienību, un es gribētu izmantot šo iespēju, lai apsveiktu mūsu kolēģus Eiropas Savienībā par visiem tiem pētniecības, inovāciju darbiem, pie kuriem viņi ir strādājuši, viņi ir atbalstījuši dažādas izpētes programmas. Mums ir arī partnerība ar citiem partneriem, pilsonisko sabiedrību, un iespējams tāpēc mums ir bijuši panākumi tuberkulozes kontroles jomā, jo mēs šādas partnerības uzsākām tuberkulozes jomā daudz ātrāk nekā citās jomās. Ja vēlamies apkarot un kontrolēt tuberkulozi, mums ir nepieciešama politiskā apņemšanās, kas ir pilnīgi skaidri, ja tādas nebūs, panākumi nebūs. Mums ir nepieciešama finanšu resursi gan no ārējiem finansējuma avotiem, gan no iekšējiem, un pakāpeniski ir jāpāriet uz šo pēdējo pieeju. Mums ir nepieciešamas intensīvākas darbības, bet ir arī jānodrošina, ka visa valdība iesaistās. Kā mēs redzējām iepriekšējā diskusijā, nekas nenotiks, ja mēs domāsim, ka tā ir tikai veselības sektora problēma. Tuberkuloze nav slimība, kas skan tikai veselības aprūpi, jo
veselības aprūpas sistēma nevar viena to atrisināt. Mums šeit arī bija pilsoniskās sabiedrības pārstāvs, kas ļoti gudri norādīja, ka šis ir cilvēktiesību jautājums, un tas ir arī sociāls jautājums. Tātad, ja mēs nestrādāsim ar sociālo sektoru, un ja nestrādāsim ar finanšu ministru, un varbūt vēl augstāk panākumu nebūs. Tātad tie ir ārkārtīgi svarīgi aspekti. Un arī šeit pārobežu sadarbība ir ļoti nozīmīga, jo tuberkulozē robežu nav. Un tieši tāpēc arī mūsu reakcijai nebūtu jābūt robežām, tai būtu jābūt pilnībā integrētai kopējās Eiropas darbībās, un tāpēc biju ārkārtīgi priecīga, kad Eiropas Savienība sagatavoja šo pārobežu direktīvu, kas pilnīgi atbilda PVO likumdošanas vai normatīviem aktiem. Liels paldies, ka pievienoties mums šajā darbā. Liels paldies! Un tagad, pirms mēs pāriesim pie nākamā paneļa diskusijas dalībnieka, mēs gribam pārliecināties, ka jums ir austiņas, jo nākamais panelis ir Armēnijas veselības ministrs. Viņa ekscelence ir realizējis ļoti daudzas reformas un ir padarījis pasākums daudz efektīvākus nekā tas ir bijis līdz šim. Un viņš arī ir cieši strādājis ar dažādām organizācijām, lai nodrošinātu resursu piekļuvi. Tātad mums ir liels prieks aicināt uzstāties viņa ekscelenci Armenu Muraģanu, veselības ministru no Armēnijas. Es pateicos par siltajiem vārdiem, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Diemžēl tuberkuloze joprojām ir viena no tām infekcijas slimībām, kas atņem visvairāk dzīvību uz mūsu planētas. Šī slimība ir nogalinājusi vairāk cilvēku nekā jebkura cita pasaules vēsturē un turpina nogalināt cilvēkus visās sabiedrības grupās. 90. gados epidēmija ir atdzimusi Austrumeiropā un Centrālāzijā pēc Padomju Savienības sabrukuma un nāvju skaits būtiski paaugstinājās. Pēc tam, sākot ar 2005. gadu, daudzās valstīs saslimstības līmenis samazinājās un rādītāji turpina pozitīvi mainīties, bet kā ir stāstījuši PVO pārstāvji, Centrālāzijas Armēnijas republiku arī ir skārusi tuberkuloze. Nāves rādītāji ir 3 reizes mazinājušies, bet saslimstības rādītāji samazinājušies 2 reizes. 4,7 un 1 saslimstības un 1,6% mirstības līmenis saslimšanās. Tomēr šī slimība paliek aktuāla mūsu valstī. Mēs esam pieskaitām pie tām 18 valstīm, kurās ir liels multirezistentās tuberkulozes sloks. Armēnijas veselības ministrija valsts tuberkulozes apkarošanas programmas ietvaros, kas tika apstiprināta mūsu valdībā, realizē pasākumus, kas ir vērsts, lai īstenotu agrīno diagnozi un profilaksi. Armēnijas veselības aprūpes programma ir vērsta uz to, lai nodrošinātu augstu ambulatorās palīdzības līmeni un paaugstinātu stacionāro pakalpojumu kvalitāti un incidenci. Lai uzlabotu epidemioloģisko stāvokli multirezistentās tuberkulozes gadījumā, mēs ieviesām pirms dažiem gadiem programmu, kas pielietoja jaunus preparātus, tāds kā Ipinems un 2 citi plaši pazīstami preparāti, lai uzlabotu ārstēšanas kvalitāti. Mums ir arī pieredze pētot jaunus ārstēšanas veidus, kas tiek popularizēti, avoti, kas tiek publicēti
ar PVO atbalstu kā labāko prakšu apkopojumi tiek plaši popularizēti Armēnijā. Armēnijā tiek īstenoti arī jauni medicīnas palīdzības modeļi, kā piemēram neplaušu tuberkulozes formu pacientu ārstēšana un terapija piesaistot ģimenes locekļus. Hospitalizējot tuberkulozes slimnieku, ir nepieciešams ievērot efektīvu resursu izmantošanu, tādēļ tiek efektīvāk izmantot arī ambulatorā ārstēšana. Veselības ministrija 2014. gada īstenoja finansējuma sistēmas reformu. Tā tika vērsta uz stacionāro ārstēšanas posmu, un tādējādi finansējums tiek nodrošināts jauktā modelī pēc fiksētās likmes. Šī reforma kļuva par prototipu arī citām ārstēšanās jomām, kā piemēram narkoloģiskai palīdzībai. Tika izstrādāti hospitalizācijas kritēriji un izrakstīšanās kritēriji, lai nodrošinātu efektīvāku stacionāro un ambulatorā ārstēšanu. Šīs iestrādes saskan kopā ar Armēnijas veselības ministrijas prioritātēm, un tālākie mūsu īstenotie pasākumi tiks vērsti uz ambulatorās ārstēšanas pasākumu stiprināšanu, lai tādējādi stiprinātu tuberkulozes ārstēšanas dienestu kapacitāti. Tā skaitā tie pasākumi tiks vērsti, lai novērstu multirezistentās un īpaši multirezistentās tuberkulozes izplatīšanās ierobežošanu. Ir nepieciešams izstrādāt optimālu agrīnās diagnostikas dienestu, un mēs cenšamies padarīt šo metodi par pieejamu visos Armēnijas reģionos. Mēs apzināmies, ka apkarojot tuberkulozi un līdzīgas infekcijas tādas kā C hepatīts, HIV un AIDS, ir nepieciešami kopīgi pasākumi, iesaistot pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas un pašus pacientus. Multirezistentās tuberkulozes esamība prasa nekavēties ieviest pasākumus ne tikai mūsu valstī, bet arī reģionālās sadarbības ietveros un pārobežu sadarbības ietveros. Ir nepieciešams īstenot kopīgus pasākumus, lai kontrolētu tuberkulozi migrantu vidu, kas ir viens no slimības izplatīšanas avotiem un arī viena no riska grupām. Mēs no savas puses izrādām savu gatavību īstenot kopīgu cīņu pret tuberkulozes izplatību pārobežu dimensijā un varam izrādīt visu iespējamo atbalstu, nodrošināt pieredzes apmaiņu, konsultatīvo atbalstu. Paldies par jūsu uzmanību! Liels paldies, ministra kungs. Un nākamā runātāja ir Lietuvas veselības ministre Rimante Šalašķevičute. Cienījamās dāmas un godātie kungi. Tuberkuloze joprojām ir viena no tām problēmām, kas rada vislielākās briesmas kā cilvēku individuālajai veselībai, tā sabiedrībai kopumā. Tā ir viena no bīstamākajām un izplatītākajām infekciozām slimībām pasaulē. Tuberkuloze nevar būt tikai viens valsts problēma, jo mūsdienu pasaulē cilvēki ceļo no vienas valsts uz otru, no viena kontinenta uz otru, tādā veidā arī pārceļot infekcijas. Mēs apzināmies, ka mūsdienu apstākļos infekciozās slimības izplatās ātrāk. Viņu izplatīšanās nepazīst robežas, un briesmas, ko šīs slimības rada, kļūst arvien aktuālākas. Tiek pieņemtas arvien efektīvākas
sistēmas, lai kontrolētu tuberkulozes transmisiju un izplatīšanos. Un tādēļ mums ir nepieciešama arvien atbildīgāka sadarbība ar kolēģiem no citām valstīm un ar pārstāvjiem no sabiedriskām un starptautiskām organizācijām, lai stiprinātu pašu valstu un kaimiņu valstu iedzīvotāju aizsardzību, it īpaši no multirezistentās tuberkulozes formas, ir nepieciešams katrā valstī ieviest ieteicamās efektīvākās aizsardzības programmas, lai kontrolētu šo slimību. It īpaši ir svarīgi aktīvi diagnosticēt tuberkulozes formas neaizsargātajās cilvēku grupās. Nedrīkst aizmirst arī par profilaktiskiem pasākumiem un pārbaudēm, lai diagnosticētu tuberkulozi. Agrīnā tuberkulozes diagnostika un saulaicīga ārstēšanas uzsākšana veicina veiksmīgi izārstēto pacientu skaita palielināšanos, un tādējādi iedzīvotāji tiek aizsargāti kā savā valstī, tā arī kaimiņu valstīs. Augstāk minētājs neatņem nepieciešamību nepārtraukti piegādāt zāles un ārstniecības līdzekļus esošajiem un nākotnes tuberkulozes pacientiem. Tiem ir jābūt brīvi pieejamiem. Nedrīkst aizmirst arī sociālās atbalsta formas, kam ir jābūt motivētiem, jo tas nodrošina to, ka pacienti nepārtrauc savu ārstēšanas kursu un to veiksmīgi pabeigt. Ir nepieciešams kontrolēt infekcijas izplatīšanos tuberkulozes ārstēšanai veltītajās iestādēs. Vakar mēs diskutējam ar Lietuvas pulmonologu profesoru Danilu, kas šeit arī piedalās kā konferences dalībnieks, un profesors Danila teica, es domāju, jūs arī piekritīsiet, ka nevienmēr zāles tuberkulozes slimniekam ir pats galvenais. Pats galvenais ir viņu pabarot, sniegt viņam jumtu virs galvas, jo daļa no šiem cilvēkiem ir smagi slimi, un viņi pat neārstējas stacionāros un neārstējas ambulatori. Tādēļ ir nepieciešams īpaši pasvītrot sociālās apdrošināšanas un labklājības ministriju atbildību nodrošināt cilvēkiem iztiku un radīt īpašas sociālās mājas, tādas kādas pastāv vecāku gadagājuma cilvēkiem, lai šādas sociālās mājas tiktu pieejamas tuberkulozes slimniekiem, kuri zina, ka viņi ir neārstējami slimi, kuriem nav tuvinieku, par kuriem nav kuram parūpēties, un tieši viņi ir visbīstamākie tuberkulozes infekcijas nesātāji visās mūsu valstīs. Es piekrītu mūsu profesoram, un es domāju, ka ir nepieciešams sākt šo lielo darbu, par kuru mēs tagad parakstīsim deklarāciju un par kuru mēs tagad runājam. Es domāju, un es ceru, ka jūs visi tam piekrītat. Tuberkulozes problēma saglabā savu aktualitāti Lietuvā, jo tas turpina apdraudēt sabiedrību un sociālo situāciju. Tas izraisa bažas mūsu politiķiem, valsts veselības sistēmas ekspertiem un visiem sabiedrības locekļiem. No 2007. gada Lietuvā tiek ieviestas stratēģijas apturēt tuberkulozi elementi. Kopš šo pasākumu ieviešanas sākumā Lietuvā kopš 1998. gada ir novērojami epidemioloģisko rādītāju uzlabojumi, un tagad diagnozes apstiprināšana ir novērojama vairāk kā 75% gadījumu veiksmīgi izdodas izārstēt ap 80% no pacientu, kas uztver ārstniecības preparātus, lai gan vajadzētu paaugstināt šo līmeni līdz 85%, un mēs pakāpeniski virzamies uz šo veiksmes rādītāju 85%. Ņemot vērā starptautiskās rekomendācijas, mēs pieņemam programmu, lai uzlabotu profilakses un diagnostikas efektivitāti,
kā arī uzlabot tuberkulozes ārstēšanas efektivitāti, un mēs ceram 2023. gadā Lietuvā panākt vidējos statistikas rādītājus, kas atbilstu Eiropas Savienības vidējiem līmeņiem visos pamata aspektos, kas attiec uz tuberkulozes izplatīšanos. Mēs saņemam ļoti daudz atbalsta no Eiropas reģionālā biroja, no Pasaules veselības organizācijas, no citām iestādēm, no Globāla fonda un arī no mūsu Latvijas kaimiņiem. Mūsu 2 gadu sadarbības līgums 2014. 2015. gadam izvirzīja kā vienu no prioritātēm tuberkulozes prevenciju, īpaši multirezistentās tuberkulozes prevenciju. Es vairs neredzu Vairu Leimani, es gribēju viņai pateikties personīgi, tāpat kā visi pateicās viņai par atbalstu, tāpēc, ka viņa personīgi mums Lietuvai ir ļoti daudz palīdzējusi šajā jautājumā. Vēl viens svarīgs piemērs starptautiskai sadarbībai ir organizētais kompleksa projekts, kas ir vērsts, lai sniegtu Lietuvai tehnisko palīdzību, kontrolēt tuberkulozi specializētajās medicīnas iestādēs. Un šī projekta iestvaros Eiropas prevencijas un slimību kontrolas centra pārstāvji nolasīja lekcijas mūsu medicīnas speciālistiem. Es noslēgumā gribētu arī pateikt, ka šobrīd mēs, mūsu parlaments un mūsu veselības ministrija virzamies uz nākamo fāzi, lai transponētu direktīvu par veselības pakalpojumu sniegšanu 3. valstu pilsoņiem, un mēs atvieglojam nosacījumus, kuros bezmaksas medicīniskā palīdzība tiks piešķirta 3. valstu pilsoņiem. Un es domāju, ka visi vēl nav piebiedrojušies šai direktīvai, nav to veiksmīgi īstenojuši, bet es domāju, ka tā ir ļoti svarīga, jo ir nepieciešams palīdzēt ne tikai savas valsts pilsoņiem, bet arī tiem, kas dažādu iemeslu dēļ ir slimi un ierodas un saņem pagaidu uzturēšanas atļauju jūsu valstī. Mēs arī atbalstam Rīgas deklarāciju, ko mēs vēl turpināsim apspriest, un es domāju, ka tā ir ļoti laba doma, ļoti laba ideja, tā atspoguļo ļoti labu darbu, un ja mums izdosies ieviest dzīvē visu to, kas ir atzīmēts deklarācijā, tad mēs patiešām sasniegsim labākus rezultātus apkarojot tuberkulozi. Paldies! Paldies Lietuvas veselības ministrei par to, ka viņa dalījās savās labajās praksēs un komentēja sadarbības pasākumus ar citām valstīm. Mēs tagad esam atvērti jūsu jautājumiem un komentāriem. Esmu pārliecināts, ka jums arī ir piemēri par to, kā pārrobežu dimensija tiek kontrolēta un apkarota tuberkuloze. Kāda ir jūsu vīzija par šo jautājumu? Mēs esam gatavi jūs uzklausīt. Mēs varam uzklausīt dažus jautājumus vai komentārus. Lūdzu. Es redzu, ka profesors Solovičs vēlas uzstāties. Liels paldies, Ivans Solovičs, es pārstāvu Slovākiju un arī Eiropas respiratāro slimību apvienību. Kā jūs zināt, šī apvienība ir lielākā medicīniskā apvienība Eiropā un tā spēlē lielu lomu tuberkulozes izskaušanas atbalstā visā mūsu kontinentā. Mēs esam pazīstami, jo mūsu speciālisti piedalās PVO koncīlijā un tas sniedz atbalstu izkopjot veidus, kā ārstēt pacientus ar problemātiskākajām multirezistentās un īpaši rezistentās tuberkulozes formām. Un mūsu apvienība ir apņēmusies
atbalstīt visas iesaistītās puses cīņā par tuberkulozes izskaušanu. Mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešami, jo mums ir jāstrādā kopā, lai efektīvi iejauktos esošajā situācijā, un Eiropas respiratorā sabiedrība šobrīd ir apzinājusies, ka Rīgas deklarācija ir svarīgs solis, lai sasniegtu mūsu nosprautos mērķus. Mēs tātad, es izsakos ne tikai Slovākijas vārdā, kas būs nākamā prezidieša valsts 2016. gadā, bet arī Eiropas respiratorās apvienības vārdā. Paldies! Un kā jūs redzat, mums ir arī aplausi no auditorijas. Tas nozīmē, ka mēs atbalstam Slovākijas lēmumu nospraust tuberkulozi par vienu no prioritātēm savas prezidentūras laikā un arī novērtējam atbalstu no Eiropas respiratorās apvienības, jo profesionālajām apvienībām ir ļoti liela loma ārstēšanas uzlabošanā un diagnostikā. Ārstēšanas turpinājums arī ir ļoti svarīgs, jo, ja pacienta diagnostika uzstādīta vienā valstī un kādu iemeslu dēļ viņš pārcies uz citu valsti, ir nepieciešams saskaņot pasākumus. Un pēc 2 gadiem mēs izstrādājam minimālo pasākumu kopumu. Tas mums aizņēma 2 gadus. Tas ir zinātnisks pētījums, un tagad mums tas ir jāpopularizē, jo mēs to darījām nevis tāpēc, lai mums vienkārši būtu jauna publikācija, būtu izstrādāti jauni standarti, bet tas ir jāizteno. Un tam ir zināma šķēršļi, arī finansiāli, bet mums ir arī labi piemēri no citām valstīm. Mūsu labāko prakšu apkopojums ir vieta, kur jūs varat izlasīt par tām, un daudzi vēlējas dalīties savā pieredzē, un mēs esam gatavi arī uzklausīt priekšlikums, kā kaut ko var uzlabot. Mums ir arī citas komentārs, lūdzu. Es vēlētos vienkārši izteikt mūsu apņemšanos. Kā vakar es runāju, tuberkulozes kontrolas stiprināšana un iejaukšana šajā procesā man liekas ļoti svarīga. Un ir nepieciešams iekļaut to sadarbības memorandos starp dažādām iestādēm, kā mēs to darām. Un, protams, mēs zinām, ka veselības problēmas ir saistīts ar migrāciju, tā ir daļa no problēmas būtības. Un mēs cieši sadarbojamies ar Marijas pārstāvētu iestādi, viņas sēž man blakus, un, protams, ir nepieciešams sadarboties ar pilsonisko sabiedrību katrā valstī. Un es vienkārši gribētu, lai mēs viens otram atgādinam, ka nevalstiskās organizācijas pilsoniskās sabiedrības spēlē atbalsta lomu katrā valstī, un mēs arī sniedzam darba spēku, jo tie ir brīvprātīgie, tie ir sociālie darbinieki, tam ir ļoti liela vērtība, un mēs nodrošinām arī pieeju kopienai un izpratni par cilvēku, kurus skar šī slimība, vajadzībām, kas ir ļoti svarīgi. Es tiešām gribētu aicināt mūs strādāt kopā, katras valsts līmenī, lai būtu ciešāka sadarbība ar Sarkano krustu un līdzīgām asociācijām. Lielas paldies! Vai ir vēl kādi komentāri? Lūdzu, stādieties priekšā. Esmu Lela Kozmaro
no nevalstiskās organizācijas Itālijā, bet arī esmu līdz priekšsēdētāji HIV AIDS pilsoniskās sabiedrības fórumam, un man bija lieliska iespēja būt klāt šajā konferencē un uzzināt vairāk par tuberkulozi. Es domāju, ka ir svarīgi, ka pilsoniskā sabiedrība strādā kopā jautājumos par tuberkulozi un HIV problemātiku, jo es redzu, ka tuberkulozei un HIV ir ļoti līdzīgi izaicinājumi. Bet es gribētu izrādīt bažas no civilās sabiedrības puses. Es domāju, šeit mums ir liela apņemšanās no politiski korektu domājošo cilvēku puses. Mēs visi apzināmies, ka ir jāaizsargā ievainojamā cilvēku dzīves, bet mēs zinām, ka tur ārā pilsētā, pilsoniskā vidē, ekonomiskās krīzes dēļ daudzi cilvēki domā citādāk un ir daudz populistisku kustību, kas vēlas iznīdēt migrantus, atņemt viņiem tiesības, tā izskaitā uz veselības aprūpi, negatīvi noskaņoti pret cilvēkiem, kas lieto narkotikas un atrodas ieslodzījuma vietās. Ir cilvēki, kas atstum ievainojamās cilvēku grupas, un man liekas, ka cilvēkiem, kuriem šeit ir politiskā vara, ir jāuzņemās politiskā līderība, lai padarītu kontekstu atvērtāku un iekļautu ievainojamās cilvēku grupas un rādītu, kā sasniegt šīs ievainojamās cilvēku grupas, jo citādi mums neizdosies veiksmīgi apkurot tuberkulozi, hepatītu C, HIV, AIDS vai jebkuru citu slimību efektīvi tieši šo ievainojamo grupu vidū. Tātad es vēlos aicināt jūs uzņemties politisko līderību un izmainīt kontekstu. Tas attiec arī uz visām citām ministrijām, kā tas tika pateikts iepriekš, jo tā nav tikai veselības problēma. Paldies! Paldies! Es gribētu aicināt kolēģus no zemās saslimstības valstīm, piemēram, no Lielbritānijas, vai jūs gribētu kaut ko pateikt? Un varbūt kolēģi no Norvēģijas gribētu arī piesaukt savu piemērus. Jo, protams, mums ir izaicinājumi, bet mums ir arī labās prakses. Ibrahim Abubakir no Lielbritānijas. Protams, ja mēs runājam par multirezistento tuberkulozi Lielbritānijā, mums jāatzīst, ka ļoti daudzi, gandrīz visi, ir pilsoņi, cilvēki, kas nav dzimuši apvienotajā karalistē. Mums ir lieliski piemēri no tādiem gadījumiem, kur bija lieliska sadarbība. Piemēram, jums jāatzīst, ka mēs veiksmīgi sadarbojamies ar mūsu Dānijas kolēģiem, apmainoties ar informāciju un izmeklējot konkrētus gadījumus. Mums ir lieliski sadarbības piemēri ar Latvijas kolēģiem, kur Latvijas kolēģis sniedz informāciju par multirezistentās tuberkulozes saslimstības gadījumiem. Un reģionālais Pasaules veselības organizācijas birojas un citi dienesti sniedz labu atbalstu, tā skaitā Eiropas Savienības pārstāvētās struktūras. Lūdzu, runāties no Norvēģijas. Kaida Redning no Norvēģijas Sabiedriskās veselības institūta. Mums ir normatīvais akts, kas tika pieņemts pirms dažiem gadiem, ka cilvēki, kuriem ir aizdomas par tuberkulozi, izbauda tiesības palikt Norvēģijā, kamēr notiek viņu izmeklējums. Un viņi drīkst palikt līdz izmeklēšanas beigām. Tas strādā labi, cilvēki saņem bezmaksas ārstēšanu, bezmaksas uzturēšanos. Bet pēdējo gadu laikā
mēs saskaramies ar dažām problēmām. Un liekas, ka šīs problēmas būtu grūti atrisināmas Norvēģijā. Es domāju, ka tas būtu jādara Eiropas līmenī kaut kā tā, jo 90% no mūsu tuberkulozes pacientiem ir migranti. Tas nozīmē, ka Norvēģijā mums pašiem praktiski nav tuberkulozes. Mūsu tuberkuloze ir migrantu tuberkuloze. Bet mums ir migranti no Eiropas Savienības valstīm, no Rumānijas, Bulgārijas. Un šajā gadījumā municipalitātes atsaka viņiem sociālajā atbalstā. Un ja cilvēkiem nav pareizi apdrošināšana dokumenti vai kaut kas tāds, tad viņi var saņemt ārstēšanu slimnīcā, ja viņiem ir infekcioza forma. Bet ja viņi vairs nav infekciozi, tad viņi tiek izraidīti no valsts. Un pēc noteikumiem Eiropas Savienības pilsonim vajadzētu saņemt tiesības vienkārši atgriezties mājās, lai saņemtu ārstēšanu, bet mēs zinām, ka ne visās valstīs ir iespēja adekvāti ārstēt cilvēkus, un mēs nekādi nevaram atrisināt šo problēmu, jo mums ir bagāta valsts, mums ir ļoti maz savu saslimstības gadījumu, bet sociālo atbildīgo struktūru nostādītie žogi ir ļoti spēcīgi aizvērti. Salona Braunšī. Esmu Francijas veselības ministrijas pārstāve. Francijas veselības ministra vārdā gribu atvainoties, jo viņi ļoti gribēja būt šeit klāt, bet tagad tiek pārunāts jauns veselības likums parlamentā, tādēļ viņš nevarēja ierasties. Es gribētu pievienot savu balsi diskusijai un atzīt to, ka šie globālie draudi prasa kopīgu reakciju. Un kā jūs teicāt, tas tiesa, ka ir izstrādāta likumdošana, un mēs īpašu uzmanību pievēršam šai problēmai. Mēs redzam, ka mums ir nepieciešams prognozēt slimības izplatīšanos, un mūsu kopīga reakcija ir īpaši svarīga. Kā jau tika pateikts, šī ir arī sociāla problēma, jo tuberkuloze ir sociāla problēma, kas prasa solidaritāti. Mēs īpaši skatāmies uz universālo veselības pakalpojumu apmaksu, kā jau tika pieminēts, un Pasaules veselības organizācijas spēlētā loma, viņu Eiropas biroja spēlētā loma ir ļoti svarīga īpaši šajā pārejas posmā. Tātad mēs esam jūsu rokās, un mēs esam ļoti gatavi sadarbībai visā Eiropas līmenī, lai mēs varētu saņemt konkrētus ievirzes punktus šajā jautājumā. Paldies, Francijas pārstāvēji. Bet pirms mēs pāriesim pie Portugāles, Baltkrievijas un Armēnijas, es gribētu aicināt panelistus izvēlēties, vai viņi uzstāsies nobeigumā, vai arī viņi var kaut ko pateikt tagad. Es tagad gribētu vienkārši komentēt divus pēdējos izteikumus, kas attiec uz Francijas, pilnībā jums piekrītu, un es novēlu jums veiksmi ar jauno likumu, ko jūs tagad lasāt parlamentā, bet es gribētu pasvītrot, ka Francija arī ir pirmajās rindās veicinot cross-sektorālo sadarbību, un mūsu
Tikšanās Francija, kas iesaista arī sociālo sektoru un izglītības sektoru, bija ļoti veiksmīga, un šajā diskusijā tika pārunāta arī tuberkulozes problēma. Tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir sociālā dimensija. Tātad mums tiešām jāiekļaus mūsu diskusijās tuberkulozes problēma, kas attiec uz Norvēģiju. Tā kā mēs runāsim par situāciju ar migrāciju Eiropā, mūsu reģionālajā komitejā, mēs varam nocitēt jūsu piemēru. Tas būtu ļoti labs piemērs mūsu diskusiju, un mēs varēsim parunāt, kā var izstrādāt kolektīvas politikas, kas ir savstarpēji pieņemtas visās dalību valstīs, un mēs ceram, ka tas novadīs arī par veiksmīgas politiskās diskusijas tuvākajos gados. Уважаемые дамы и господа. Dāmas un kungi, es kā juriste, es neesmu, diemžēl, ārste. Es uzskatu, ka apspriešot šo jautājumu, mums pirmkārt vajadzētu būt vienotam viedoklim. Man patiešām patika Norvēģijas pārstāvis teiktais. Un, manuprāt, šim viedoklim būtu jānāk no komisijas, jo kam tad ir jāapmaksā lietas, ja, piemēram, direktīva nav pareizi pārcelt nacionālajos likumdošanas aktos. Un tika pareizi norādīt, ka, ja cilvēks ir slims ar tuberkulozi, viņam ir jāārstējas tajā valstī, kuras valsts pilsonis viņš ir un kur viņš ir dzīvojis. Bet ir arī tā, ka cilvēki dodas uz citām valstīm pelnīt naudu, tur reģistrējas. Īpaši, piemēram, ļoti daudz lietuviešu ir Norvēģijā. Manuprāt, šis jautājums varbūt ir kaut kur jāspriež augstākā līmenī un jāpieņem rekomendācijas, kas būtu vienotas mums visiem. Jo, ja mēs katrs risināsim šo jautājumu atsevišķi, tad, diemžēl, labu rezultātu ātri arī varētu nesasniegt. Paldies! Kolēģi, bija ļoti interesanti uzklausīt dažādu organizāciju un valstu viedokļus, bet tuberkulozes problēma jau nav tikai ārstniecības un sociālā problēma. Ņemot vērā komunikāciju un migrācijas pieaugušos tempus, nevar vienkārši tā norādīt, ka slimajiem jāārstējas savā valstī. Tas nav īsti pragmatiski. Tāpēc šādas transnacionālas programmas kā globālā stratēģija un, protams, minimālā pārobežu pakotne varētu tikt papildinātas ar slimo reģistru, kas ļautu nodrošināt nepārtrauktu ārstēšanu. Protams, jāņem vērā, ka šeit varētu līdzēt arī dažādi citi normatīvie dokumenti, nacionālie un pārnacionālie. Varētu būt arī problēmas ar pārvaldību, piemēram, finansējumu, decentralizāciju, pārvešanu uz ambulatoru aprūpi. Tas varētu palīdzēt, bet, diemžēl, nevarētu būt tā, ka tikai kaut kādā pārrobežu vai transnacionālā līmenī varētu atrisināt jautājumu par tuberkulozes izskaušanu. Džoni, jā, es gribēju nedaudz īsumā pieskarties dažiem komentāriem. Pirmkārt, daudzas no ES dalību valstīm, bet arī kaimiņu valstis pašlaik saskaras ar ekonomiskām grūtībām. Tieši tāpēc, kā jau vairāk runātāji norādīja, ir liels spiediens uz veselības aprūpes budžetiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka tādā deklarācijā kā Rīgas deklarācija, kuru cerams mēs pēc dažām minūtēm pieņemsim, tiek likts uzsvars uz cilvēktiesību aspektiem, jo šis ir arī cilvēktiesību jautājums, kā vairāk kolēģi norādīja. Un cilvēktiesībām nav pases. Cilvēktiesības attiecas uz pilnīgi visiem, vai šis cilvēks ir kādas valsts vai kādas citas valsts pilsonis.
Tieši tāpēc mums būtu jāskatās, kā mēs varam nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu, tiesību uz veselību ievērošanu. Protams, mums ir arī šī te īpaši ievainojamo cilvēku grupa. Mums arī bija diskusijas ar grieķu kolēģiem Grieķijas prezidentūras laikā un bija arī diskusijas ar kolēģiem saistībā ar izaicinājumiem, ko rada liela migrācija. Šeit jau nav runa tikai par legāliem migrantiem, bet arī par nelegāliem migrantiem un to radītajām problēmām. Tātad šeit ļoti daudz, kas ir jādara. Manuprāt, jau no paša sākuma ir skaidri jānorāda principi, ka cilvēkiem ir tiesības uz veselības aizsardzību, vai viņi dzīvo savā mītnes valstī, tātad izcelsmes valstī, vai citā valstī. Tieši tāpēc mums ir šī diskusija, jo šī nav tikai nacionāla problēma, tā ir arī pārnacionāli aspekti. Atgriežoties pie tā, ko teica Lietuvas kolēģi, gribēju teikt, ka komisija pašlaik izskata iespēju pieņemt jaunu politikas dokumentu, kas sasaistīs kopā HIV, tuberkulozi un hepatītu, un cerams, ka tuvāko mēnešu laikā kopā ar dalību valstīm pie tā strādāsim. Viss, ko mēs darām Eiropas līmenī, protams, būs cieši saistīts ar to, ko dara PVO. Paldies par šīm labajām ziņām un sagatavošanās darbiem. Un tagad dosim vārdu Portugāles pārstāvjiem, un tad Alīna no Baltkrievijas. Mirjam, lūdzu. Un tikmēr varbūt jūs varētu padomāt par tādiem noslēguma vārdiem 30 sekundžu garumā, ko jūs vēlētos pateikt auditorijai. Vika no Portugāles. Portugāle cīnās, lai sasniegtu šo te samazinājumu 20 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Mums bija arī problēmas ar neaizsargātajām grupām, ieskaitot migrantus, cietumniekus un tam līdzīgas grupas. Tagad visi migranti neatkarīgi no to juridiskā statusa ir tiesīgi saņemt veselības aprūpi bez maksas. Ja mēs skatāmies uz pamatiedzīvotājiem un migrantiem, jāsaka, ka laiks no diagnozes līdz pārsteigšanas pabeigšanai, pat rezultāts bieži vien abās grupās ir līdzīgs. Noteikti ir nepieciešams minimālais informācijas daudzums, kas jānodod citām valstīm, ja, piemēram, ir pārobežu pacienti. Ja mums ir šādi pacienti, mēs mēģinām ar šo informāciju apmainīties, bet mēs arī uzskatām, ka noteikti nepietiek šādas informācijas, jo ļoti bieži informāciju atpakaļ nesaņemam, un tas būtu jānodrošina. Paldies, ka esat pārsnieguši šo būtisko izplatības slieksni. Tātad ir skaidrs, ka jābūt šādam mehānismam, ņemot vērā dažādus aspektus, piemēram, juridiskos un citus. Kā norādīja kolēģis Sosolovičs, ja ir tāda vienošanās, mēs par to runāsim arī ar komisiju, vai ir iespējams izmantot šo platformu informāciju apmaiņai par pacientiem. Tagad dosim vārdu Alēnai no Baltkrievijas, lūdzu. First of all, I would... Pirmkārt, es gribēju pateikties organizatoriem par uzaicināšanu. Es nekad vēl neesmu piedalījusies tik augsta līmeņa sanāksmē. Liels paldies! Manuprāt, neaizsargātās grupas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Ja mums būs ātra, saulaicīga diagnostika un ātra ārstēšana un atbilstoši kontrolas pasākumi, tad tas nedos rezultātu, ja neaizsargātajām grupām nebūs piekļuvis šīm iespējām. Tad, lai nodrošinātu atbilstošu diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Mums ir jāsadarbojas ar ministrijām, mums ir jāuzlabo šo neaizsargāto grupu piekļuve šādiem pakalpojumiem, bet es, kā praktizējoša ārste, kas strādā
tuberkulozes slimnieku aprūpē jau vairāk kā 25 gadus. Līdz šim brīdim nesaprotu, kas īsti mums ir jādara pēc iespējas ātrāk, lai uzlabotu situāciju un lai nodrošinātu lielāku piekļuvi šīs grupas pārstāvjiem. Jo, ja vienam pacientam ir divas slimības, piemēram, tuberkuloze un alkohola atkarība vai kādas citas, tad mēs nesasniegsim savus mērķus. Es ceru, ka man varētu būt viena atbilde, bet, diemžēl, tā nav. Nu, tad došu pēdējiem runātājiem vārdu no klausītāju vidus. Un tad dosim vārdu paneļdiskusijas dalībniekiem, kas piedāvās savus diskusijas apkopojumu. Un tad varētu varbūt arī pabeigt diskusiju. Paldies! Esmu no projekta HOPE. Gribēju izmantot šo iespēju, lai paziņotu jums, ka mēs esam saņēmuši finansējumu atbalstu no globālā fonda un esam uzsākuši migrantu tuberkulozes kontroli Kazahstānā. Tātad strādājam Centrālā Azijas reģionā, un programma tika izveidota pateicoties tehniskajam atbalstam no PVO, un tiks ieviesta kopā ar PVO un citām organizācijām. Un jāsaka, ka tas būs tāds liels solis uz priekšu Centrālā Āzijā, lai ieviestu tādu minimālo pārobežu kontrolas pakotni, ieviest arī likumdošanas pamatu un izveidot atbilstošu vidi, iesaistot NVO, sniedzot atbalstu migrantu ārstēšanā, ieskaitot arī nelegālos migrantus. Tātad tagad dosim vārdu paneļdiskusijas dalībniekiem, varbūt noslēguma vārdiem, 30 sekundžu garumā. Tas varbūt nebūs tik viegli, bet tagad jums vārds tādam apkopojumam. Pirmkārt, mūsu mērķim ir jābūt izskaust tuberkulozi mūsu reģionā, mūsu dzīves laikā, un tāpēc mums ir jābalstās uz iepriekšējos gados sasniegto, jāturpina aktīvi strādāt, nodrošināt politisko gribu, finansu resursus un partnerības. Mums ir jāpabeidz dažādu līmeni stratēģijas un darba plāni, un es gribētu aicināt jūs visus piedalīties šajā procesā, jo tam būtu jābūt tādam ietverošam procesam. Bet mēs gribētu izveidot tātad šo globālo un reģionālo darba plānu un stratēģijas, skatoties un ņemot vērā arī tādu plašāku kontekstu, lai sasniegtu mūsu mērķi un lai iekļautu Eiropas vērtības. Piemēram, cilvēktiesības, solidaritāti, vienlīdzību un citus svarīgus jautājumus. Mums arī ir jāsaista mūsu darbs ar rezistenci, jo šie darbi vai šīs jomas ir saistītas, un strādājot ar tuberkulozes apkarošanas jautājumiem jāpievērš neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Ministra kungs, tagad jums vārds uz 30 sekundēm. Paldies, kolēģi! Protams, ka es gribēju aicināt konsolidēt mūsu pūliņus cīnoties pret tādu slimību kā tuberkulozi, balstoties uz globālo stratēģiju, ko pieņems asamblejā, lai tiktu ieviesta un izstrādāta minimālā pārobežu pakotne. Protams, jāsadarbojas arī sabiedriskajā līmenī, strādājot ar masu mēdījiem, ar sabiedriskām organizācijām un iesaistot arī daudzas un dažādas iestādes. Manuprāt, tas būs viens no svarīgākajiem aspektiem, lai risinātu pārobežu tuberkulozes problēmas. Paldies! Salaševičūtas kundze. Jā, patiešām mēs daudz par to runājām, tika izteikti daudzi labi priekšlikumi, bet kaut kā mēs maz pieskārāmies, vai varbūt es nedzirdēju par sadarbību ar visatzītākajiem vai visprominentākajiem mūsu valstu speciālistiem, jo, manuprāt, katrā valstā ir galvenie pulmonologi, ir profesori, tātad vadošie speciālisti. Mūsu šeit ir daudz, bet, manuprāt, labākie lēmumi tiek pieņemti tajā brīdī, kad pie viena galda sēž tie cilvēki, kas zina visvairāk un kas var diskutēt savā starpā un pieņemt lēmumus
ko var piedāvāt arī citām valstīm, varbūt Eiropas reģionālajiem birojam. Es gribēju vēlēt strādāt varbūt tieši šajā lauciņā, varbūt vairāk draudzēties. Un, protams, es arī atbalstu mūsu paneļdiskusijas kolēģi saistībā ar cilvēktiesību aizsardzību. 20 gadus esmu strādājusi šajā jomā un zinu, cik smags un vajadzīgs ir šis darbs, lai visi, kam tu palīdzi, jūtas par cienītiem savas valsts pilsoņiem. Manuprāt, šajā sfērā vajadzētu apvienoties nevalstiskajām organizācijām. Šīs organizācijas strādā daudz, pievēršoties galvenokārt gan aids pacientiem, bet tuberkulozes pacienti tiek atstāti novērtā. Tāpēc vēlu, lai šis vēstījums tiešām tiktu nodots arī citiem. Liels paldies! Gribēju beigt šo sesiju, pasakoties paneļdiskusijas dalībniekiem un arī manim līdzpriekšsēdētājiem no PVO. Manuprāt, tika runāts par daudziem interesantiem jautājumiem. Un iespējams, ka mēs tā varētu turpināt vēl visu pēcpusdienu. Bet, manuprāt, tas galvenais vēstījums ir tāds, ka izskaušanas risinājums nav kaut kas tāds, ko var izveidot reģionālā vai nacionālā līmenī. Tas ir starptautisks jautājums. Un ir daudzi aspekti, kas, piemēram, ir saistīti ar cilvēku pārvietošanos, kas ir jārisina. Un, protams, vēl ir jautājums par cilvēktiesībām un tiesībām uz veselības aprūpi, it īpaši, ja mēs runājam par pacientiem, kas slimo ar lipīgām slimībām. Manuprāt, Rīgas deklarācija uzliks to latiņu diezgan augstu, un es ceru, ka nākošās prezidējušās valstis jau tagad plāno turpināt šo diskusiju arī nākotnē. Un iespējams būs vēlme un iespēja veikt tādu monitoringa darbu, tā lai pēc tam, kad pēc 2 gadiem atkal tiksimies, lai mums nevajadzētu runāt par to pašu. Tātad ceru, ka panāksim progresu.